Šis ir tas, ko es vienkārši arī iepriekš jums nerādīju. Tas ir daudzas stundas pie datora. Beidzot, jūs esat man noķēruši in the middle of something, tā kā mēs šobrīd esam pie e-pastiem, un tā kā tiešām in the middle of something, to mūsu stikla kalendāri pāris, kas mums ir jāizsūta, pirms mēs dodamies prom, jo mēs ļoti drīz jau dodamies projām uz Maldīvu salām. Lielais paziņojums būtu, man jāpaziņo arī šeit. Es došos drīz uz Maldīvu salām. Būšu tieši tik ilgi, lai paņemtu arī darbu līdzi. Tā tad neizklausās pēc atpūtas, bet es tiešām būšu tieši tik ilgi, lai es gan atpūstos, gan pastrādātu. Tā kā tur vienkārši ir tik skaisti, ka to nedrīkst neizmantot. Mans trumpis ir šīs te Maldīvu salu saturs. Izsūtīju 4 uzņēmumiem šo te piedāvājot, un 3 man pateica jā, un 4. es nezinu, iespējams vēl nav izlasījuši manu e-pastu. Pirms es sāku šo te dienas grāmatu, es uzrakstīju pāris uzņēmumiem, gan lieliem, gan maziem, kas man pašai personīgi ļoti, ļoti patīk un ar kuriem es ļoti gribētu sadarboties. No 8 e-pastiem es neesmu atbildi saņēmusi, protams, ne no viena, taču es izsūtu e-pastā savu Canvas portfolio linku, ka man pienāk paziņojums katru reizi, kad kāds atver šo te linku, un pat, ja es neesmu saņēmusi e-pasta atbildes, vismaz 4 reizes mans links ir apskatīts, kas ir pozitīvi. Tas nozīmē, tātad šis te e-pasts ir sasniedzis šos te cilvēkus, vienkārši iespējams viņiem nav uzrunājis mans portfolio, vai viņiem šobrīd tas nav aktuāli, un viņi nav atbildējuši. Ar lieliem uzņēmumiem tas pilnīgi skaidrs. Es ticu arī, ka viņu e-pastu kastītes sprākst pušu, un līdz manam e-pastam iespējams neviens vēl nemaz nav ticis. Sākot šo, es rēķinājos ar to, ka man būs jārēķinās ar ļoti daudz arī atteikumiem, neatbildētiem e-pastiem un ļoti daudziem nē, taču man ir arī pirmie 3 jā. Pirmie 3 jā, kurus es jums noteikti parādīšu, to es visu jums vēl parādīšu, bet tagad es nevēlos spoilot, kamēr es vēl neesmu saņēmusi savas paciņas, kamēr mēs vēl neesam noslēgušas šo sadarbību, tikmēr es jums vēl mazliet likšu pagaidīt, bet es noteikti jums to parādīšu nākamajā video. Ja man būtu viss pasaules laiks, es noteikti katram uzņēmumam, kuram es rakstu, es noteikti personalizētu katru portfolio attiecīgi viņam, jo, manā portfolio ir visa kā, lai katrs uzņēmums, kurš atver, viņš redz manu daudzpusību, un viņš iespējams redz arī savu nišu, bet, manuprāt, vislabāk būtu tā kā katrai konkrētai nišai izsūtīt savu portfolio. Es gan esmu Adobe Creative Cloud fans un izmantoju parasti Adobe. Šobrīd šajā dzīves posmā Canva ir mans labākais draugs, jo es tā varu strādāt ātrāk un efektīvāk. Bet, ja tev arī interesē Canva un tu vēlies pamēģināt, bet baidies un nezini, ar ko sākt, Etsy veikalā latviešu valodā ir e-grāmata. Ļoti vienkārši, tieši tāpēc šī grāmata maksā 7 eiro. Tu vari izlasīt, kā rediģēt Canvā šos templētus. Es iesaku, ja tev Canva ir sveša un vienmēr ir gribējies pamēģināt. Ja tu jau darbojies ar dažādām līdzīgām programmām, tad noteikti nebaidies vienkārši mēties Canvā iekšā. Tātad ķersimies pie pirmajiem e-pastiem. Man ir saraksts notos ar vismaz vēl 20 e-pastiem, kurus es vēlos uzrunāt. Šodien uzrakstīsim vēl
pāris ēpastus, vai cerībā uzrakstīsim visus šos te ēpastus. Un visticamāk, nākamreiz es jūs uzrunāšu vienkārši tad, kad es būšu saņēmusi kādas atbildes. Un tiekamies jau nākamajās video, nākamajā reizē. Un, draugi mīļie, tiekamies Maldīvās!